Vai jūs varat iedomāties, ka mīlestības vēstules var rakstīt ne tikai ar vārdiem, bet ar mūzikas skaņām, ko darīja Roberts Šumanis, kad viņš savai topošai sievai Klārai rakstīja klavieru mūziku, jo viņa bija izcila pianiste, un viņš zināja, ka viņa sapratīs viņa teikto ar pirkstiem un ar sajūtām. Pēc brāzmainiem mīlestībai veltītiem skaņdarbiem Šumanis uzrakstīja ciklu Bērnu ainas par savu dzīvi kopā ar Klāru un par viņu bērniem. Par šo skaistu ģimeni viens no brīnišķīgākajiem skaņdarbiem ir Sapņojums. Šī Klārai un Robertam Šumanim veltīta programma skanes vairākas Latvijas koncertzāles. Sākšu ar pirmatskaņojumu Sigulda, un tad būs Āluksne, Koknese, Veselava, Limbaži un Kultūras pilns Ziemeļlācis.